Es biju tikai 9 gadus vecs. Es ļoti mīlēju Šreku. Man bija visi žurnāli un filmas. Katru vakaru pirms gulētiešanas es aizlūdzu Šrekam un pateicos par dzīvi, kas man ir dota. Šreks ir mīlestība, es teicu, Šreks ir dzīve. Mans tētis mani dzirdēja un nosauca mani par pediņu. Es zināju, ka viņš vienkārši bija greizsirdīgs par manu pieķeršanos Šrekam. Es nosaucu viņu par kuņu. Viņš man iesita un lika iet gulēt. Es tagad raudu un man seja sāp. Es nogulos savā gultā un ir ļoti augsts. Kāds siltums tuvojas man. Es jūtu, kāds man pieskaras. Tas ir Šreks. Es esmu tik laimīgs. Viņš ietšukst man ausī. Šis ir mans purvs. Viņš mani sagrābja ar savām stiprajām milža rokām un noliek mani 4 rāpus. Es esmu gatavs. Es paplašu savas dibena vaigus Šrekam. Viņš ieslīd manā dupša caurumā. Tas ļoti sāp, bet es to daru Šreka dēļ. Es sajūtu, kā mans dibens plīst un acīs sarosas asaras. Es atgrūžos pret viņa varenību. Es gribu apmierināt Šreku. Viņš ierodas, varani ierodas un piepilda mana dupsi ar mīlestību. Mans tētis ienāk. Šreks paskatās viņam tieši acīs un saka, tas viss ir cilvēka ēdājs tagad. Šreks izlido pa istabas logu. Šreks ir mīlestība. Šreks ir dzīve.